Sveiki! Tagad es jūs iemācīšu, kā uzzīmēt šādu veidu puķi. Es ņemšu 500 x 500, bet jūs varat ņemt, kā jūs gribat. Tā, izveidojās. Reku parādās tā. Uzspiežam puķi. Un uztaisim jaunu layeri. Obligāti jaunu layeri. Tālāk. Ņemam pen tools. Un uzliekam uz šā te. Nē. Tā mēs neliksim. Liksim uz šā te vidējā, jā, lai būtu. Tā. Tak. Paņemsim add anchor point tools. Spiedīsim šeit pa vidu. Liksim šitā. Šeit ar pa vidu. Šeit pa vidu. Tā, tālāk paņemam pa malām. Tā, lai varētu viņš līdzinās ziedam. Es, protams, neesmu nekāds labs tur zīmētājs, bet, nu, kaut kā sanāk tā. Ok, ir labi. Tagad spiežam Ctrl un Enter. Jums tā iezīmējās viņš, jā. Tā, šito te neņemsim pagaidām, pēc tam uzliksim. Tagad grib parādīt jums, kad viņš nestrādās tagad, jā. Redzat, kāpēc tā ir? Tāpēc, kad paņemam šo te, mums vajag viņu iekrāsot jau melnu. Tā, uzspiežam, viņš iekrāsojas, reku parādās, lai būtu akceptētu. Tagad jūs varat ņemt arī layer styles. Redziet, tagad strādā tā, ko mēs tagad izdarīsim tā. Es paņemsim tādu zaļu. Ok. Un apkārt uz 3 pikseļi malu. Un dzeltenīgi, tā kā tur bija. Un ok, tā, ok, puķīte. Viena lapa ir aptuveni izveidota. Tā, labi, ņemam jaunu layeri un paņemam šito tajā. Un pa vidu novelkam šādi, ja. Tā, lai varam, un paņemam nolīdzinam. Tā, kaut kā, tā. Tā, kā kalkārtējo reiz paņemam šitā, iezīmējam. Šeit vienkārši mēs varam paņemt copy layer style un paste layer style, lai būtu vieglāk. Un, lai noņemtu, tur ir Ctrl D. Jā, tā, ko tagad darīsim. Tagad mums vajag duplikātu taisīt šiem te, lai nebūtu tur īpaši jāmocās. Tā, duplikāt layer, ok. Un, lai pavilktu, jāņem šitas. Ņemsim, taisīsim. Ctrl T. Tā. Nodojam. Un Enter. Tā, duplikāt layer. Mēs varam viņu vienkārši paņemt un edit, transformation un horizontal, lai nebūtu Ctrl T jārīkojās. Tā, ok. Tā, tu paņem šito pirmo layeri. Tas duplikātais šim te. Un atkal edit. Transforming horizontal. Vertikāli vajadzēja. Vertikāls, bet tagad, lai un lūdzu, rekim smuk puķīt. Protams, to var izdarīt ar uz Paint,
vispārēji, bet šeit jūs varat tik perfekti to izdarīt, kad uz Paint to jūs neizdarīsiet nekādīgi. Tās krāsas un kombinācijas un visādas efektus piedot klāt, ka Photoshops ir nedaudz labāks par Paintu. Liels paldies, ka skatījāties, uz redzīti!